Esmu Agris Bitāns, zvērnāts advokāts, vairāk nekā 30 gadu pieredzi juridiskajā jomā. Darbojos 25 gadus zvērnāta advokātu birojā Everšets Sazlins Bitāns. Šodien mana saruna būs ar Dauni Aueru par birokrātiju, tās pozitīvām un negatīvajām pusēm, un kā mēs varam uzlabot valsts pārvaldi, padarīt to efektīvāku un palielināt sabiedrības uzticēšanos tai. Kas ir birokrātija un vai tā ir laba vai tā ir slikta? Kāpēc mums tā vajadzīga? Birokrātija faktiski ir konkrēta valsts pārvaldes forma, kas izveidojās 18. gadsimta beigās, 19. gadsimta sākumā, Rietuma Eiropā. Tātad līdz tam brīdim, protams, bija jau kaut kāda valsts pārvalde, jo bija jāiekasē nodokļus, bija jāfinansē bruņotos spēkus, bija kaut kādi muitas nodokļi un tā tālāk. Tas jau ir daudz senāk, no 13. 12. gadsimta, varbūt pat senāk. Bet nebija tāda organizēta valsts pārvaldes forma. Un līdz tam 18. 19. gadsimtam valsts pārvalde pamatā bija tāds, gandrīz tāds privātais labums. Proti, agri tev piedzimst 2 dēli, un tu īsti nezini, ko viņiem darīt. Tātad tu vienam nopērci, piemēram, virsnieka amatu bruņotos spēkos, kas viņam nodrošinās ienākums uz nākamajiem gadiem un amatu, un otram dēlam tu nopērci muitas pārvalde tiesības kaut kādā ostas pilsētā. Bet tas, protams, nenodrošina to, ka šie pakalpojumi tiek kvalitatīvi izpildīti. Vienkārši tas nodrošina ienākumu avotu šiem cilvēkiem, un daļa no šiem ienākumiem tiek nodot tālāk. Un tātad pēc revolūcijas Francijā 18. gadsimtenī mēģināja veidot kaut kādu racionālāku, loģiskāku valsts pārvaldi. Un tas ir tas, ko mēs mūsdienās saucam par birokrātiju. Tātad birokrātija ir mēģinājums organizēt valsts pārvaldi racionāli. Tātad hierarhiski, lēmumu pieņemšana, kas ir organizēta ar kaut kādiem rakstītiem likumiem, kad rekrutēšana notiek atklāti, atvērti un pēc talantiem, tātad tiem labākām zināšanām, labākām prasmēm, tiem būtu jānāk darbā, viņiem darbs tiek kaut cik garantēts, ir kaut kāda tenūra, lai nebūtu tik viegli viņus atvieglot, vai drīzāk atlaist no darba. Un rezultāts ir organizēta sistēma, nevis tāda sistēma, kas, ja godīgi vēl vien ir atrodama mazāk attīstītās valstīs, kur vienkārši pārdod šos amatus. Šķiet, ka mūsu rietumu pasaulē tāds amats kā goda konsula amats ir vienīgais, kas strādā uz šādu bāzi, jo ir tie goda konsuli, kas atrodas. Arī Latvijā ir goda konsuli no dažādām valstīm, arī Latvijā ir goda konsuli Amerikas Savienotās valstīs un citviet pasaulē, un šie amati ir tādi, kur cilvēki piesakās, un tur nav nekāds tiešais, varbūt ekonomiskais labums, bet varbūt ir kaut kādi citi labumi, ko iegūst no tā. Bet, manuprāt, tas ir vienīgais amats, ko ir iedomāties mūsdienās, kas nav tāds organizēts birokrātisks amats valsts pārvaldē. Tāpēc birokrātija vienkārši ir viena valsts pārvaldes forma, kas ir kļuvusi ļoti populāra, ir sevišķi mūsu Eiropas valstīs. Tā ir valsts pārvaldes forma, vai tas nozīmē, ka tur ir iesaistīti ierēģi? Ierēdņi ir tā formālā daļa. Tātad ierēdnis ir tas darbinieks valsts pārvaldē, kam ir īpašs status, kaut kāda tenūra, proti, ka ir grūtāk atlaist no darba, bieži vien ir kaut kāda lielāka alga kā citiem valsts pārvaldes darbiniekiem. Vecās Eiropas valstīs ir arī kaut kāda īpaša pensija, kas ir saistīta ar to, cik ilgi tu pildīs šo amatu, kas nāk blakus vai papildus valsts pensijai. Tas ir tāds īpašs kadrs valsts pārvaldes sistēmā. Tad birokrātija, no vienas puses tā ir sistēma, kas palīdz pārvaldīt valsti vai virzīt valsti uz priekšu, bet vienlaicīgi ar to birokrātiju ir divās nozīmēs. Viena lieta ir pozitīva, ka palīdz darboties, bet no otras puses, ka tieši otrādi tā birokrātija kļūst par pašmērķi, līdz ar to cilvēki ir neapmierināti ar to, ka ir birokrāti, un tad viņi lieto vārdu birokrātija sliktā nozīmē, jo tā traucē mums dzīvot un darboties. Kas ir tas, kas saistībā ar birokrātiju būtu jāmazina vispār, un kāpēc tas mūs uztrauc šobrīd? Es teiktu, ka visur pasaulē, ne tikai Latvijā, ir tāds uztraukums birokrātija.
ir pilnīgi skaidrs, ka pēdējos gadus 10, 20, 30 birokrātiskā sloga aug visur. To mēs varam redzēt, skatoties uz dažādiem datiem par nodarbinātību, par regulējumiem. Latvijā šķiet tas nav izdarīts, bet vairākās valstīs, piemēram, Vācijā, ASV, Lielbritānijā, zinātnieki ir izskaitījuši vārdus vai arī lapspuses dažādām regulācijām, likumdošanām un tā tālāk, kur var skaidri un gaiši redzēt, ka tā slodze kopumā dubultojās vai trīskāršojās. Un, protams, lai tik galā ar to, kad aug šī slodze, aug varbūt regulācijas funkcija klāsts, mēs varētu to dažādi aprakstīt, tad aug arī tas cilvēku skaits, tie ierēdņi, tie birokrāti, kas visus šos papīrus kārto. Un tāpēc visur pasaulē ir augusi šī slodze, un tāpēc arī šobrīd ir tāds pretspars tam visam. Mēs redzam, ka Argentīnā, protams, Javier Milejs ar lielu švungu tur ir samazinājis par 30% strādājošos valsts pārvaldē un likumdošanas un regulācijas un tā tālāk. Elons Musks gatavojās uz kaut ko vēl jaudīgāku, viņš stāsta, Amerikas Savienotās valstīs, bet arī citur, par ko ir mazāk rakstīts. Mēs redzam, ka Vietnamā ir plāns samazināt birokrātisko slodzi par trešdaļu. Jaunzēlandē jau pusotru gadu ir valdība, kas ļoti aktīvi samazina ierēdņu skaitu, samazina valsts budžetu un vispār nodarbojās ar to valsts pārvaldes mazināšanu. Eiropā ir kompass šobrīd tiek veidots arī birokrātijas samazināšanai. Cik ir amats mums ir speciāli tam ielikts arī, kur mūsu cilvēks ir pārstāvēts, Dombrovska kungs, komisārs. Valdis Dombrovskis arī Vācijā, Lielbritānijā pret Francijā arī runā par to, ka kaut ko jādara to valsts pārvaldi. Tad šobrīd ir tāda atmosfēra, ir tāds zeitgeist pasaulē, kad mums kaut ko ir jādara un kaut ko jāmazina. Un Latvijā arī tā ir. Kaut gan tiesa vairāk vārdos, kā darbos. Pirms kādu laiciņu es tad apkopoju politiķu citātus, gan valsts prezidenta, ministru prezidentes, ekonomikas ministru un arī citu ministru izteikumus par valsts pārvaldi. Un tad pēdējo pusotru gadu arī Latvijā mums sola, stāsta, kad šī valsts pārvalde tiks kaut kā reformēta, efektivizēta, mazināta. Un kaut kas tiek darīts, bet rezultāti vēl nav redzami. Birokrātija ir divas nozīmes. Vienlaicīgi, jā, laba, efektīva birokrātija palīdz efektīvāk darboties valsts pārvaldei, jo bez tās valsts nevar eksistēt. Savukārt, ja birokrātija ir pārāk pārmērīgi sarežģīta, neefektīva, tā kļūst arī dārga un apgrūtina valsti un beigās nevis palīdz valstī attīstīties, bet, zinām, mērā to degradē. Ir tāds pētījums, kas ir bez satricinājuma nav rezultāta, lasers. Es saprotu, ka ir pielikta roka. Un tas ir saistībā ar Latviju. Varētu tā īsi pateikt, par ko ir šis pētījums un kādi ir tie galvenie izaicinājumi saistībā ar birokrātiju Latvijā? Ir kādi vai nav, ja viss mums ir ideāli? Nē, pie mums viss nav ideāli, līdzīgi kā arī citvieta nav ideāli. Tad mūsu mērķis, varbūt es atkāpšos divas soļus. Tad Lāzera privāta domnīca, kas šī gada martā svinēs 1 gadu jubileju, kur mūsu mērķis ir domāt par Latvijas konkurētspēju, lai ekonomika straujāk augtu. Mūsu pirmais pētījums bija tāds par, ka mēs iezīmējam 4 nākotnes scenārijus Latvijai. Un viens scenārijs bija tāds, kas gan starp mūsu dibinātājiem, pētniekiem un arī politiķiem un uzņēmējiem, kas apmeklēja mūsu pasākums, šķita tas pieņemamākais Latvijai, proti Baltijas tīģera variants. Un Baltijas tīģeram ir daži elementi, kad mums vairāk jādomā par Rīgas attīstību kā tautsaimniecības centru Baltijas valstīs, un arī par valsts pārvaldes reformu, kad valsts pārvaldē jābūt mazākai, efektīvākai, viedākai. Un šis ziņojums tad bija mūsu pirmais pētījums šī virzienā, un mēs mēģinājām konstatēt, kā tad izskatās tā valsts pārvalde šobrīd. Un mūsu lieliskie pētnieki, profesori Iveta Reinholda un Malvīna Stučka, tad nolēma pētīt šo caur mītiem. Tātad, kad ir 4 mīti vai tādas idejas, kas ir tīri stipri iesakņojušās Latvijā par to, kā izskatās tā Latvijas valsts pārvalde. Un tad pirmais mīts ir par to, ka Latvijas valsts pārvalde ir šausmīgi liela. Un mēs tad salīdzinājām ar citām
valstīm. Un tur mēs varam redzēt to, ka Latvijas valsts pārvalde nav maziņa, absolūti nē. Ja mēs skatāmies starp pasaules bagātākām valstīm, OECD valstīm, tad tā valsts pārvalde tīri liela. Ja salīdzinām... Viņi ir virs vidējās, starp citu, ja mēs skatāmies. Tieši tā. Bet ja mēs skatāmies Ziemē Eiropā, tad tā valsts pārvalde mums nav nemazam tik liela, bet, protams, Ziemē Eiropas valstīs tā valsts funkcija klāsts, sevišķi labklājībā, ir milzīgs. Latvijā arī viņš ir tikpat milzīgs, bet īpaši liels tur. Bet, Igaunijā tā valsts pārvalde ir daudz lielāka, un Lietuvā viņa strauji samazinājās un ir apmēram sasniegusi Latvijas līmeni. Bet tas, kas man šķiet interesanti, ir, ja mēs domājam par Baltijas valstu attīstību pēdējos 10-15 gados, kopš lielās krīzes, tātad Igaunijā aug tas birokrātu skaits, un viņiem tautsaimniecība slīd uz leju, tīri strauji. Lietuvā tieši pretējais, tur ļoti strauji griež to valsts pārvaldu, un viņiem tā tautsaimniecība tur zej un plaukst. Mums nekas īsti nav mainījies. Mums tā gurdenā valsts pārvalde, un mūsu tautsaimniecība arī ir gurdena. Tātad, tā ir mana absolūtā pārliecība, ja mēs varam efektivizēt to valsts pārvaldi, atkritīties no funkcijām, tai pašā laikā, lai tā valsts pārvalde būtu mazāka, viedāka, tad arī tas būtu liels atspērienu punkts tautsaimniecībai. Tātad, pirmais mīts bija par nodarbinātību, otrais bija par algām, kur arī iezīmējās tas, ka privātā sektorā algas ir lielākas kā valsts pārvaldē, augšējās alga kategorijās. Zemās algas līdz 2000 var pelnīt vairāk valsts pārvaldē, kā privātā sektorā, tās zemākās darba kategorijās, bet augstākā menedžmentā privātā nozarē noteikti pelna vairāk. Bet tas jau nenozīmē, ka tās algas valsts pārvaldē ir adekvātas, jo privātā sektorā ir pilnīgi skaidrs, vai cilvēks ir pelnījis savu algu vai nē, peļņa. Vienkārši, cik laba peļņa ir konkrētam uzņēmumam. Valsts pārvaldē mums nav šādi rādītāji. Un tā tad ir faktiski ļoti grūti novērtēt to, vai cilvēks atbilst šai algai vai nē. Mums nav tāda konkrēta rādītāja. Un faktiski tos rādītājus ir ļoti grūti izstrādāt, jo mums ir tikai viena aizsardzības ministrija, ar ko mēs varam salīdzināt aizsardzības ministrijas veiksmi vai neveiksmi, vai kaut kādu nodaļu vadītāju veiksmi. Tas ir Bet, sarežģīti. Ja mēs runājam par ministrijām, Latvijā salīdzinot gan blakus Igauniju vai, piemēram, arī Zviedriju, mums ir vairāk ministriju salīdzinot ar šiem valstīm. Kāpēc? Ir bišķītiņi vairāk, bet tas ministriju skaits, es teiktu, ir tīri neliels. Pārsvarā Eiropā mēs svārstamies no kaut kādām 11-12 ministrijām līdz 15 ministrijām. Protams, varam efektivizēt kaut kādus izdevumus, ja mēs apvienojam ministrijas. Bet mūsdienās šķiet, ka tā ministrija apvienošana varbūt nav tas svarīgākais. Daudz būtiskāk ir apvienot kaut kādus pakalpojumus. Tātad vienotu grāmatvedību, varbūt arī vienotu komunikācijas daļu, IT daļu, kiberdrošības daļu un tā tālāk. Mums ir tā tendence Latvijā, ka katrai ministrijai ir savi šie pakalpojumi, ir sevišķi komunikācija. Tas, kas atklājās, kad iet valsts pārvaldes iestādēs, ir vienkārši brīnums komunikācijas ziņā. Šausmīgi daudz cilvēku strādā pie šī jautājuma, un acīm redzot ļoti neefektīvi, jo iedzīvotāji neusticās valsts pārvaldei. Mums ir viszemākie rādītāji Ziemē Eiropā, ja skatāmies uz to, kā iedzīvotāji novērtē valsts pārvaldi. Pētījuma dati rāda, ka mums ir viszemākajā novērtējums. Tieši tātad nav uzticības valsts pārvaldei. Kas liecina, ka šīs lielās komunikācija nodaļas laikam nestrādā pārāk efektīvi. Jautājums ir, vai mēs tikai uz komunikācijas nodaļām varam šo vainu likt, jo, manuprāt, bez tā, ka mēs varētu resursus veiksmīgāk izmantotos apvienojot, man liekas, ka ir diezgan liela resoriskā nošķirtība. Un ministrijām sanāk, zinām, mērā netieši konkurēt, ja netiešā veidā, tad viņas vairāk interesēs par saviem uzdevumiem. Un tas, ka vienā apdzīvotā vietā ir vairāk jautājumu, bet viens saka, nē, es atbildu tikai par labklājību,
Nē, es atbildu tikai par drošību, bet kopīgi, kā tas nodrošina konkrētās dzīves vietas drošumu un labklājību, netiek skatīts kontekstā. Varbūt tāpēc ir vērts apvienot ministrijas, tad tas viedoklis un skatu punkts pavarās kombinētāks, kompleksī. Šobrīd mēs esam saskaldīti. Nav tā? Jā, tā ir viena pieeja. Bet mēs faktiski mūsu ziņojumā, mums otrā rekomendācija, kas ir tā vidējā termiņa vai ilgtermiņa rekomendācija, skatās uz to bišķītiņu savādāk. Nu, tātad ar to, ka nav obligāti jāapvienotās ministrijas, kaut kad tas ir atvērts jautājums, kāpēc nē? Ja efektīvāk strādāt, tad kāpēc nē? Bet drīzāk, ka mums būtu jāpāriet uz kaut kādu citu veidu valsts pārvaldi, kur mēs mēģinām rast risinājums sarežģītām problēmām. Politiskās rīcības vai politiskās gribas nevar iztikt, un te ir stāsts, ka tie, kas to darīs, var baidīties būt nepopulāri, jo liela daļa ierēdniecības, protams, neieredzēs vai nepatiks tie cilvēki, kas mēģinās viņus ierobežot vai mainīt sistēmu, kas ir ierasta. Tātad jābūt politiskam uzstādījumam, jā, mēs gribam mainīt, un nevis populistiskam, bet objektīvi datos balstītam, ar mērķi to labi realizēt, plus diskusiju ar pašu birokrātiju, jo ir lietas, ko arī viņi var ieteikt un padarīt birokrātisku aparātu labāk funkcionējošu. Nu, manuprāt, būtu loģiski nozīmēt kaut kādu mērķi. Un uzreiz tad ir mērķis visām valsts pārvaldes institūcijām, visos līmeņos. Nu, piemēram, viens mērķis varētu būt uzlabot šos uzticēšanas rādītājus. Gan starp uzņēmējiem. Nu, tas ir cits jautājums. Pirmais ir, ka tu uzstādi mērķi. Kad, piemēram, vajadzētu būt tā, ka vismaz 50% vai 60% Latvijas iedzīvotāji ir apmierināti ar valsts pārvaldi. Bet valsts stratēģijas mērķos gan līdz 20. gadam, gan tagad ir ielikts kā viens no mērķiem iedzīvotāju uzticēšanās līmeņa paaugstināt. Bet viņš ir tur kaut kur tā nav tā lielā misija. Es domāju, ka ja mēs uzdotu jautājumu cilvēkiem uz ielas šeit, viņi jau nezinātu, ka tā ir tā misija. Tām misijām ir jābūt tādām, kas ir 2, 3, 4 misijas, kas ir ļoti skaidrs, kas ir ļoti saprotams, un kad tā kā iedzīvotāji to atbalsta, bet arī ministrijas un ierēģi, viņi arī saprot, ka viņiem ir jāstrādā, un ja viņi nesasniegs šo mērķi, ja neizpildīs šo misiju, tad tam būs sekas arī. Finansiāls sekas, varētu būt reorganizācijas sekas, arī, protams, politiskās sekas tiem politiķiem, ja tas netiek īstenots. Bet vajag uzstādīt kaut kādu mērķi, un tad strādāt, lai sasniegtu to mērķi. Varbūt kaut kāda papildus KPI, kas ir tā kā zemākā līmenī, bet kaut kāda tāda mērķi, kas liek cilvēkiem strādāt. Starp citu, FISIL, jeb ārvalstu investoru padome arī par šo tēmu runā, un viens no viņu priekšlikumiem bija, ka uz rezultātu vērstu valsts pārvaldi, un ka šajā gadījumā uzstādīt uzdevums, rezultāts un ministrijas vērtējumu, tā skaitā arī finansiālu, veikt pēc sasniegtā rezultāta. Vai tas būtu labs piedāvājums? Jā, es absolūti piekrītu. Manuprāt, būtu labi, ja būtu viens tāds plašāks virsuzstādījums, kas attiecās uz visu valsts pārvaldu kopumā, un tad to varētu sadalīt par kaut kādiem konkrētiem darbiņiem, ko dara dažādi ministriju līmenī. Bet galvenais ir, ka mums ir jādomā par to, ka vairāk vajag strādāt tā horizontāli, kā teiktu, kad jāstrādā kopīgi, nevis atsevišķi. Tas ir izaicinājums, jo mūsu politiskā sistēma faktiski veicina šo sadrumstalotību starp ministrijām, jo mums tā politiskā sistēma, zinātnē mēs to saucam par fragmentēto valdību. Un fragmentētā valdība, tā ir koalīcijas valdības forma, kur sanāk kopā, piemēram, kā mums šobrīd 3 politiskās partijas, sadala ministrijas un ir premjerministri, kas atbild par to visu, bet faktiski ir salīdzinoši vāja sadarbībā ar ministrijām, kas ir zem citas partijas. Jo citas partijas faktiski koalīcijas līgumā rakstīt vai nerakstīt ir pateikts, šīs ir mūsu ministrijas, rokas nost. Mēs darīsim daudz maz, kā mēs gribam, tad, kad jāveido budžetu, sadarbosimies, bet citi jautājumi tie ir mūsu jautājumi. Un rezultātā ir šausmīgi grūti kaut kā visu savienot, apvienot. Mēs redzam tieši pretējo šobrīd Amerikas Savienotās valstīs, kur Donalds Trumps tagad ir atgriezies Amerikā, ar pieredzi un ar plānu un ar zināšanām. Un tas, kas tiek īstenot šobrīd federālā politikā, tas ir reāls plāns, kā mēs varam redzēt. Un tur viss ir saskaņots, tā darbība, kas notiek dažādās ministrijās, ko Amerikā sauc par departamentiem un dažādos līmeņos.
Mums nav jābaidās ik pa brīdim pārvērtēt izveidojušos birokrātisko sistēmu, un funkcijas jāpārvērtē, jo mēs varam darīt labāk. Un ja mēs to darām sadarbībā, no tā būs ieguvēji mēs visi kopumā, plus, kamēr mums ir ierobežoti finanšu resursi, tas ir obligāti jādara, jo tādā veidā tas veicinās mūsu labāko ilgtspēju.